Labvakar! Mani sauc Gatis Murnieks, un jūs skatāties topošo uzņēmēju sacensības firmas noslēpums. Sacensībās piedalās cilvēki, kuriem ir biznesa ideja un pārliecība, ka tā ir investīciju vērta. Lai saņemtu pirmo investīciju mūsu spēles galveno balvu 10 000 latu, viņiem nākamajos 3 raidījumos par sava biznesa dzīvotspēju būs jāpārliecina arī sacensību žūrija. Aiziet! Turpmāko 3 raidījumu laikā žūrija izvēlēsies 9 biznesa ideju autorus, kuri piedalīsies sacensību nākamajā kārtā. Attīstīs idejas, veidos biznesa plānus, būvēs savas firmas. Sacensību dalībniekiem būs jāpierāda, ka viņiem ir ne tikai labas idejas, bet arī uzņēmēju ķēriens. Sacensības dalībnieku idejas vērtēs cilvēki, kuriem ir liela pieredze uzņēmējdarbībā un uzņēmumu vadīšanā. Ja žūrija teiks īkšķis uz augšu, tas nozīmē, ka viņi ir par idejas autoru tālāku dalību raidījumā. Sacensību dalībniekiem ir vajadzīgi vismaz 3 īkšķi uz augšu, lai saglabātu cerības turpināt sacensības. Spēles dalībniekus vērtēs oriģinālās velokafejnīcas Mīt valdes priekšsēdētājs Andris Vaitekūns, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu investīciju piesaistes eksperts Jānis Volberts, uzņēmumu grupas Draugiem Group.com attīstības vadītājs Mārtiņš Labāns, uzņēmuma Cēsu alus valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone Zatlere un vairāku uzņēmumu dibinātājs un īpašnieks Rīgas Tehniskās universitātes docents Jānis Caune. Lai piedalītos sacensībās, potenciāliem dalībniekiem bija jāatsūta savs idejas apraksts. Mēs izvēlējāmies 32 interesantākās idejas. Šodien žūrija uzklausīs 11 biznesa ideju autorus. Žūrijas uzdevums noskaidrot, vai idejai piemīt biznesa potenciāls un vai tās autoram ir uzņēmēja gēns. Šodien sacensībās piedalās Šovakar vēlos prezentēt savu biznesa ideju par prognožu spēļu organizēšanas platformu internetā. Viss grafiskais, viss dzīves, viss animācija. Spēle Kirby. Paliknis ar spiedienu sensoriem, uz kurus apsēžās un tev nolasa spiedienu. Tas troksnis, ar kādu nāk ārā, ir 110 decibeli. Sacensību dalībniekiem ir grūts uzdevums. Viņiem ierobežotā laikā jāpārliecina žūrija, ka viņu idejām ir biznesa potenciāls. Izšķirošā būs prasme saprotami un pārliecinoši izklāstīt savu ideju. Andrejs Čakstīņš vēlas ražot paša izgudroto galda spēli Kirby. Spēles pamat būtība nosaukumā. Kerlings, biljards. Spēlē speciāls galds, speciāls bumbas. Darbības princips pavisam vienkārši atšķirībā no visiem pārējiem. Jeb kerlinga princips, šīs bumbiņas, katrai komandai, jeb katram dalībniekam savs, jo tuvāk mājas centram, jo labāk. Es varu pamēģināt paspēlēt? Droši. Tātad, ja es pareizi saprotu, tam bumbiņām visām jābūt te, ja? Katrai, ja jūs ievērojat, ka bumbiņas ir 2 krāsās. Ja tiešām? Nu, pastieties, šeit ir tumšāks, šeit ir gaišāks. Kungs, es ar savu redzi to neredzu. Es atvainojos, piedodiet, es nejūtos vainīgs pie tā. Tad jāsit, lai es būtu maksimāli tuvu centram. Jā. Ar acitienu Ar acitienu vai bez acitienu? Kā vēlties? Brīva Eva iespēja. nāc tagad tu pamēģini. Jo vairāk būs bumbiņas šeit, jo būs interesantāk. Bet teiksim, man ir visām 4 jāstrādā šajā spēles Šobrīd laikā. ar vienu. Šobrīd jā, bet vispār man ir mērķis viss 4. Principā viņas ir 8 katrām. 8. Bet šajā gadījumā man ir 4. Jā. Redziet, te ir uzraksts. Mieru, tikai mieru. Jā. Maigi vajag darīt. Jūsu mērķis ir dabūt finišā pēc 8 sitieniem, lai jūsu bumbiņas būtu tuvāk mājas centram. Tas ir vienīgais mērķis. Sacensības gars. Man kā vecam novus speciālistam Šitais nav saprotams, ja? trāpīja, bet izsita sevi. Parunājam par biznesu, par naudu, uzreiz par naudu. Nu, labi. Cik šitāds, maksā? Ja jūs vēlaties nopirkt 186 lati un 47 santīmi, ieskaitot PVN, bez piegādes cenas. Novus var nopirkt pat 50 latiem. Nevar, tas nav novus. Atvainojiet, bet kas te maksā 180 lati? Tas ir nolakots koku? Šī ir līmēta konstrukcija. Šeit ir iefrēzēts, viss izdarīts kopā.
Tas tiek darīts kāpēc, lai panāktu kaut kādu Lai ļoti liels stabilitāte, lai nebūtu iespējas viņam ļurkāties. Sakiet, vai jūs esat pajautājuši kādiem neatkarīgiem cilvēkiem, vai vēl kādam likās aizraujoši šī spēle? Jā, noteikti. Šī spēle ir prezentēta vismaz 3 vietās. Ko viņi teica? Viņi teica no sākuma, kas tur ir. Tas ir pavisam vienkārši, tieši tāpat, kā jūs tikko izmēģinājāt. Ja? Un pēc tam teica, kā tas var būt? Galu galā es Novus sit 50 gadus, un te kaut kas pavisam nepareizi ir. Bet ja tā ideja ir tik superīga, kāpēc jūs vēl neesat jau atradis kādu investoru, kurš vienkārši palēcās un, super, jā, darīšu? Es vienkārši laikam esmu bijis vai nu slings, vai kaut kas tam līdzīgs. Paldies. Super. Pirmais iespējas man tāds, ka tas ir kaut kas sakombinēts, kas uzreiz rada tādu salipinātu. Ja tev spēlē biljardu, tad tev tā bumbiņa vienreiz jāiesiet iekšā, un tur tev tehnika arī beidzās. Tas posms. Savukārt, spēlē šito, tu viņu var nolikt šeit, un tā kā kerlingā viņš tur vēl izjaucās. Kerlingā tur ir akmens, tur ir ledus, tur ir nedaudz grūtāk tā tehnika. Bet šeit tas liekas tik viss tās... Bet ja mēs paskatāmies tīri no prezentācijas viedokļa, reku ir spēļu galds. Forši. Punkts. Un tā arī bija reāli, tā bija prezentācija. Vai? Es atbalstīšu šo spēli. Es neatbalstu. Žūrija nesaskata Andreja idejā biznesa potenciālu. Viņš saņem tikai Evas balsi, un viņam spēle ir beigusies. Pirmajā mirklī bija diezgan jocīgi, jo šis bumbas svars bija daudz ievērojami vieglāks savukārt nekā tajā biljardā, un nevarēja nekādīgi saprast, ar kādu spēku sist un kā vispār tās bumbas tur beigās var tajā vidū tur nostāties. Bet principā interesi bija noteikti pamēģināt vēl. Eva Sietiņsone Zatlere, pēc izglītības finansiste, uzņēmuma Cēsu alus valdes priekšsēdētāja. Evai bija tikai 27 gadi, kad viņai uzticēja uzņēmuma vadību. Drīz viņa saprata, ka pietrūks zināšanu, tādēļ vēlreiz iestājās augstskolā un ieguva maģistra grādu augstākā līmeņa vadībā. Uzņēmumu vada jau 8 gadus. Kristians Līcis piedāvā žūrijas izvērtēšanai velosipēdu signalizāciju Velosargs. Pat iekārta būs metāla korpusā ar metāla stiprinājumiem. Pie aizmugurē pie riteņa stiprinām. Viņai papildus būs drošības trose un pakļējies LED lukturis, kas nodrošinās lielāku drošību pret nozagšanu. Signalizācija iedarbojas brīdī, kad ritenis tiek pakustināts vai kad tiek pārgriezta drošības trose, vai arī, kad kāds mēģina nolaust pašu signalizāciju vai atskrūvēt. Tas troksnis, ar kādu nāk ārā, ir 110 decibeli. Tas ir tas tā, kāds izklausīsies. Bez tā vēl viņai ir elektroniskā atslēga, kas ir inovācija šajā jomā, un kas nodrošinās pret atmuļķēšanas riskiem. Tie tiek praktiski izslēgti. Tas ir vairāk, teiksim, tāds kaimiņu modinātājs, nevis reāla aizsardzība. Tā sanāk, vai ne? Tā aizsardzība, ja tādu aizsardzību grib, tad viņam ir jāliek seifā, ja grib aizsardzību pret visu. Bet šis ir vairāk tāds, lai pievērstu uzmanību. Viņš, protams, arī sargā ar to savu trosi. Cik viņš varētu maksāt? Jā, tā cena aptuvenā veikalā ar PVN un veikalu uzcenojumu varētu būt ap 40 latiem. Cik šobrīd maksā tikai drošības troses, piemēram? Tāda kvalitatīva maksā no 25 līdz 50 latiem. To ražošanu izpildīt to kāds uzņēmums, ar ko jūs sadarbotos, vai kā jūs to domājat, to reālo ražošanu iekārtu pēc tam? Viņi būs, droši vien, ka daudz gabalu būs jāražo. Jums savā garažā skrūvēs kopā. Ar ražošanu būtu šajā gadījumā jāsaprot komplektēšana. Mēs pasūtām korpusus, pasūtām visas detaļas un paši saliekam kopā. Super sniegums. Mēs šeit visi esam pārliecināti par to, ka tu tiksi tālāk, kā tev pašam šķiet. Paldies, es, protams, ceru uz labāko. Es nesadzirdēju to, kur ir tā viņa pievienotā vērtība. Varbūt es neuztveru un nesapratu, jo viņš tur runāja par to gudro slēdzienu kaut kādu. Es tā līdz galam neuztveru, ko viņi izstrādā paši. Jo viņš pateica to frāzi, mēs komplektējam, mēs pērkam. Varbūt tas salikums arī ir gan unikāls. Ja viņš ir patentējams vai kaut kā aizsargājams, vismaz, lai tas ir pasargāts. Tad, kur daņšlo, bet tā...
Es nezinu, man patīk tā deksmiņam. Tas jau bija forši. Tas bija forši. Man ir ticība, ka viņš to var realizēt. Atgādināšu skatītājiem, ka mums ir vajadzīgi 3 pozitīvi vērtējumi, īkšķi uz augšu, lai Kristiāns tiktu nākamajā kārtā. Un tad es ceru, ka mēs redzēsim arī kādu prototipu. Jā, nākamajā reizē, kad es šeit būšu, kad mēs tiksimies, ja man izvirzīs tālāk, es apsolu paņemt līdz pirmo prototipu. Viennozīmīgi. Tā kā tad turam pie vārda. Skica vai prototips? Būs. Super. Prieks. Mums ir pirmais dalībnieks, kurš ir pārliecinoši iekļūst cerības zonā. Domāju, ka ar 5 īkšķiem uz augšu varam uzskatīt, ka mums ir pirmais finālists 2. kārtai. Varbūt kaut kas tur ir, teiksim, kaut kādā Āzijā, no Ķīna, Japāna, kur tur kaut kādas tādas štruntiņas varētu ražot. Bet te pie mums tas nekas tāds nav redzēts. Un tas varētu ar kaut kādiem tur zināmiem papildinājumiem tam visam varētu dzīvot. Jānim Krīslim ir ideja izveidot spēļu prognožu platformu internetā. Noteikti visi zina, kā spēlē prognožu spēles. Kad sanāk draugu vai paziņu kopa, ir kaut kāds notikums, kuriem viņi aktīvi seko līdzi. Katrs izsaka savas prognozes, kāds notikums beigsies. Tad, kad notikums ir beidzies, visi zina rezultātu, saskaita, kurš visprecīzāk prognozēja un pasludina uzvarētāju. Viss ir ļoti vienkārši. Ja notikums ir viens, dalībnieki salīdzinoši nedaudz. Ja dalībnieki paliek vairāk, notikumi paliek vairāk, paliek sarežģīti. Tam ļoti lieliski noderēs mana platforma internetā, kur jebkurš internetu lietotājs var atnākt, uzorganizēt prognožu spēli, saaicināt savus draugus un kopā spēlēt. Šo spēli internetu lietotāji var spēlēt bez maksas. Bet par maksu šo spēli var organizēt arī uzņēmumi. Izmantot kā mārketinga rīku. Jo ir uzņēmumi, kas atbalsta dažādus sporta, dažādus citus pasākumus. Un viena no mārketinga aktivitātēm izmanto arī kaut kādu prognožu spēļu organizēšanu, kur uzvarētājs saņem balvu. Lai tādu spēli uzorganizētu, uzņēmumam ir jātērē liela nauda, lai izstrādātu savu sistēmu, lai to varētu noorganizēt. Mana platforma nodrošinās, ka par nelielu naudas atlīdzību uzņēmums varēs šo platformu izmantot un organizēt šādus prognožu spēles. Es tā īsti nesapratu, ko tieši viņi tur spēlē. Par jebko. Pamatā tas būs par sporta notikumiem dažādiem. Piemēram, Rīgas Dinamo spēle šovakar. Tas nevarētu būt, piemēram, arī politikā, partiju prognozes. Nē, es jau pašā sākumā minēju, ka prognožu spēļu organizēšanas platforma. Tas var būt par jebko. Bet jūs būsiet tie, kas piedāvās tos notikumus, vai arī es varu pats ielikt? Pats var vai ielikt. Mana draudzene šovakar nokrāsos nagus sarkanā krāsā? Jā, ja jūs varat saaicināt tik daudz draugus, kas ir gatavi spēlēt, jūs to varat droši darīt. Ideja nav slikta, bet kā pārdot, kā dabūt to naudu iekšā? Ir divi kanāli, kā viņi ir jātirgo. Viena ir, viņi jātirgo kā sistēma, ko var lietot lietotāji bez maksas. Tie ir gala lietotāji. Un otra ir tirgot viņu kā mārketinga rīku uzņēmumiem. Tas viss ir skaidrs. Ko darīt? Tā ir online tiešsaistes platforma. Viņi jāreklamē tiešsaistē. Tas skaidrs, bet ko darīt? Kā? Kas ir tie soļi? Kas jādara? Kā tu tiksi līdz Evai? Līdz pirmajam klientam. Pirmajam klientam? Tā noteikti ar uzņēmumiem varētu būt tiešā pārdošana. Tiešā pārdošana, tas nav vienkārši. Ideja tev ir laba. Es neredzu, vai tu esi domājis un pats saproti, ko nozīmē to pārdot. Ir tāds teiciens, ka viss labi, kas labi beidzas, bet šajā gadījumā šķita, ka sāki ļoti labi, bet beigās pietrūka pulveri. Jā, jo žūrija uzdeva to jautājumu, par kuru man pašam ir vislielākā neskaidrība. Es zinu, ka ar pārdošanu nav viss vēl izdomāts, un man pašam vēl nav galvā uzmodelējusies tas ideālais variants, pa kuru es gribētu iet. Man šis projekts nepārliecināja. Es tā īsti nesapratu, ko viņš atšķirās no tur optibetiem. Viņš atšķirās ar to, ka tu vari unikāli, teiksim, taisīt savas tās. Cēs alus var savām sporta spēlēm, iekšējām arī uztaisīt totalizātus. Es varu arī, man liekas, to pašu optibetu sarunāt. Ka reku man vajag kaut ko tādu uztaisīt. Tik nelielām spēlēm tas ir vienkārši Excels. Tieši tā, tas būs bišķi lētāk. Man liekas, ka skarbākais jautājums bija, bet ko darīt? Tā bija. Es iedošu vienu, es par deksmi. Ir par maz, lai tiktu tālāk, bet lai čalis turpina. Viena balss neļauj Jānim turpināt spēli.
Es ticu, ka viņš var realizēt viņu tehniski. Es ticu, ka to var pārdot. Līdz galam nepārliecināja tā čaļa. Tur nebija tas biznesa modelis izstrādāts, nepārliecināja tā viņa spēja novest to līdz tādam komerciālam produktam, veiksmīgam komerciālam produktam. Mārtiņš Labāns, studējis uzņēmējdarbības vadību, uzņēmumu grupas Draugiem Group.com attīstības vadītājs. Jau vairākas uzņēmumā dzimušās biznesa idejas, pateicoties Mārtiņa aizrautībai, pārtapušas veiksmīgā biznesā. Pēdējais no tiem – gudrās mājas risinājums attālinātai apkures vadīšanai. Mans vārds ir Mārtiņš Pavasaris, un es esmu Stīz mediju pārstāvis. Mēs nodarbojamies ar multimediju pakalpojumu sniegšanu, dažādas video izstrādes, logo izstrādes, viss grafiskais, viss dzīves, viss animācija, viss tam līdzīgi. Protams, mēs vēlamies koncentrēties tieši uz mūzikas videoklipu izstrādi. Kā otrs ļoti svarīgs punkts ir arī, ka mēs esam sākuši apģērbu izstrādi, sākuši savu apģērbu līniju. Attiecīgi mēs nevēlamies būt vienkārši kārtējais multimediju pakalpojumu sniedzējs, bet kļūt arī par kustību. Attiecīgi apģērbi ar dažādu pasaules kultūras mantojumu, simbolikas izmantošanu dizainos būs viens no pamatiem, kā mēs arī varēsim attīstīt daudz radošu cilvēku pulcēšanos zem šī simbola, veidot daudz dažādas radošas lietas un nest ar šo simbolu arī Latvijas vārdu visā plašajā pasaulē. Bet kāda bija tā biznesa ideja, es nesaprotu? Biznesa ideja – nodibināt multimediju pakalpojumu sniedzēju kompāniju, apģērbi. Apģērbi, protams, tiek pārdoti, video pakalpojumi tiek pārdoti, gan video izstrāde, reklāma izstrāde, logo izstrādes. Bet tādi produkti ir kaut kādi tur 4, ja? Tā sanāk. Mērķis ir liels, izveidot lielu, plašu kustību, kas sniedz video pakalpojumus. Veidot kustību. Kustību, radošu cilvēku. Kustību. Sabiedrības kustību, kas, protams, nodarbojas arī ar biznesu, ar naudas iegūšanu lielā mērā. Un padarīt to, pacelt to nākamajā līmenī, kad nevis tiek iegūta plika nauda vai ne, uztaisīt video, dabūt naudu, pacelt cepura tā, bet tajos video ielikt enerģiju, ielikt savu raksturu, savu autoru rakstu, kas varētu padarīt to daudz unikālāk. Es tā kā par apģērbiem un dizainiem visu sapratu, un tas jāatzīst ir vienīgais īstenībā, ko es garam sapratu. Bet par to biznesu un to video es nesapratu. Pieņemsim, jūs izdomājat, tagad varētu uztaisīt dziesmu. Jākļūst par dziedātāju. Tā ir laba lieta. Jūs aiziet uz kādu studiju, jūs ierakstat savu dziesmu. Varbūt arī jūs, vienalga, jā? Es labprāt, jā. Jūs nodibināt grupu, firmas noslēpums. Kur sēž, jūs esat ierakstāt fantastisku dziesmu, domājat, vajag arī to vizualizēt. Jūs nākat pie Stīz mediju, sakat, mēs gribam tādu un tādu klipu, mēs tur gribam redzēt tur tādas animācijas. 300 lati. Cik jums lati? 300 lati. 300, jā. 300 lati. Ok, 320. Aptuveni 320 lati, ko esat gatavi samaksāt. Ļoti labi, protams, šajā video attiecīgi neiekļautos varbūt pakalpojumi, kad ir lielā zaļā kaste, kurā ir nenormāls grafiks un tā. Bet, protams, to ir iespējams uzfilmēt. Cik jums ir cilvēki? Mēs pagaidām esam 3 cilvēki. Tad jūsu kustībā ir 3 cilvēki. Kāda ir tava izglītība? Es pagaidām studēju multimediju komunikācijas. Viņš īsti, man liekas, nemācēja noprezentēt. Nezinu, man liekas, bija ļoti enerģisks. Nē, enerģija jau bija viņā. Viņš ir paņēmis pa plašu, viņš grib multimedijas, un viņš tā viņš pats, es nezinu, viņš pat zina, ko tas vārds nozīmē, es nezinu, piemēram. Varbūt, ka viņam ir jāsafokusējās, ka vai mēs nedomājam kreklu dizainus, bet tagad mēģinām dabūt 2 klientus, uzfilmēt viņiem klipu. Tāpēc, ka tas bija spēcīgākais, kas viņiem bija, tur ir tā lieta. Viņiem bija spēcīgākais tie krekli, to varēja redzēt. Tas nāca no viņa kā stils, nāca ļoti spēcīgi, bet pārējais nekas nebija. Skatāmies vērtējumu. Mārtiņš saņem 2 žūrijas pārstāvju balsis, taču ar to nepietiek, lai turpinātu sacensības. Man patīk, kad puisis patiešām entuziastisks un tāda pārliecība, ka viņš var ar savu darbu, par ko viņš mācās un kas strādās, būt atšķirīgs no pārējiem kolēģiem. Ir trausla atšķirība, tā pašā laikā ļoti liela atšķirība, vai tu to dari ar
patiesu enerģiju un talantīgi vai nē. Pagaidām mēs vēl to nevaram pārliecināties, tādēļ negribējās varbūt uzreiz norakstīt puisi. Jānis Valberts, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu departamenta Polaris projekta vadītājs. Izstrādā metodoloģiju ārvalstu investīciju piesaistē Latvijā. Iepriekš bijis nodokļu konsultants auditoru kompānijās PricewaterhouseCoopers un Ernst & Young. Ergoterapeits Filips Bernatskis iecerējis ražot paklājus, kas palīdzēs pacientiem izvairīties no izgulējumiem. Ierīce ir paliknis ar spiedienu sensoriem, uz kurus apsēžās un tev nolasa spiedienu, kur, cik lielā mērā ir tas spiediens. Pēc tam to visu var redzēt datorā un viņam pateikt, tagad, piemēram, piecelies, tev jānoturās 10 sekundes, tu apsēdies. Ja ir objektīvs mērījums, tu vari pateikt un parādīt, kur ir spiediens, tev uz viņš ir tik ilgi jau ir bijis, un tev no tā ir jāizvarās. Nozīmē, tev jāņem cita poza. Spiedienu ir paredzēts mērīt tieši cilvēkiem, kuriem ir tie izgulējumi. Jā. Iedomājies, tu tagad uzvari, dabū 10 000 latus. Kas ir tas, ko tu darīsi? Kas būs tie soļi, kā tu realizēsi to projektu? Primārais ir, sākumā ir tās tehnikas atvešana uz Latviju. Atvešana, kā saka, papīru aprobēšana latviešu valodā, speciālistu apmācība. Bet kas ir tas, ko tu vedīsi? Tas ir tas tepiķīts kopā ar to datora programmu. Tas jau ir izgudrots? Tas jau ir izgudrots, jā. Tāda lieta ir jau. Bet tas, kad viņi ir pieejama vairāk pacientiem, mēs mēģinām vienkārši samazinot tās izmaksas un izveidot lētāku variantu, pēc tam piedāvāt arī pacientiem. Tagad tu ņemsi to tepiķīti, kaut kā viņu pārtaisīs pa savam. Nu tā? Jā. Žūrijai ātri top skaidra Filipa ideja veidot biznesu, pārbūvējot jau esošu medicīnas ierīci ar domu padarīt to lētāku, tādējādi arī pieejamāku pacientiem, un viņi ir gatavi balsojumam. Nezinu, man liekas, ka doma laba, bet tik zaļa, ka zaļāk nav kur. Tas diezgan skarbs komentārs no Caunskunga, kas ir zaļa ideja, vai tam piekrīt? Varbūt ir pārāk, varbūt zaļi, varbūt viņi jau ir sarkani. Tas ir katram cilvēkam savs viedoklis. Tad ir 2 tikai. Jā, diemžēl tikai 2 balsojumi uz augšu. Neko darīt. Paldies par dalību un lai izdodas. Pēc reklāmas pauzes skatieties. Man ir nepieciešams finansējums, lai no 5 brillēm mēnesī uztaisītu 105 brilles mēnesī. Tur ir ļoti daudz suvenīru, ja? Dažādu krūzītes, jebkas, bet, piemēram, tāda pilsmaketiņa nav. Kā minimālākas tirgu, es esmu sapratis, ka vēl dažas brīvas nišas pastāv. Raidījumā Firmas noslēpums piedalās cilvēki, kuriem ir idejas sava biznesa uzsākšanai. Bet vai viņiem piemīt uzņēmēja gēns? Šodien žūrija uzklausīs 11 biznesa ideju autorus. Lai turpinātu sacensības, topošiem biznesmeņiem ir vajadzīgs vismaz 3 žūrijas pārstāvju atbalsts. Žūrijas uzdevums ir noskaidrot, vai idejai ir biznesa potenciāls. Šajā un nākamajos 2 raidījumos žūrija izvērtēs 31 biznesa ideju, un tālākai dalībai sacensībās izvirzīs 9 ideju autorus. Sacensību dalībniekiem ir grūts uzdevums. Viņiem ierobežotā laikā jāpārliecina žūrija, ka viņu idejām ir biznesa potenciāls. Optometrista Antona Stepānova plāns ir ražot koka brilles. Es izgatavoju koka brilles jau kādu laiciņu. Principā es šo hobiju vēlos pārvērst uzņēmēju darbībā. Ļoti elegants produkts. Tas ir ekskluzīvs produkts, kurš tiek ražots vienmēr individuāli klientam. Pēc viņa sejas parametriem, lēcu stipruma. Es varu, izgatavojot šīs brilles, ņemt vērā jebkuru klientu iegribu, biezumu, kombinēt lēcas biezumu ar ietvaru biezumu, kokus. Teiksim, šis konkrētais produkts ir ozola kāņām un ekskluzīvu venga koku, kas ir viens no izturīgākiem kokiem pasaulē. Un visu to piedāvāt par ļoti pieņemamām cenām. Pieņemsim, šis produkts maksā 150 lati klientam jau ar iekšā optiskām lēcām.
Šobrīd manu produktu vēlas virzīt 29 optikas saloni. Un tas īsumā ir iemesls, kāpēc esmu atnācis pie jums. Tātad man ir nepieciešams finansējums, lai no 5 brillēm mēnesī uztaisītu 105 brilles mēnesī, jo man ir pieprasījums un es vēlos to realizēt tirgū. Iedos pataustīt? Jā, protams. Aparatūra, ko es taisu, ir praktiski smilšpapīrs un nazītis. Un ir nepieciešama aparatūra un ir vajadzīga frēžu sistēma, ir vajadzīga urbju sistēma, lai tas viss sāktu strādāt, tad ir nepieciešams finansējums. Un, Tev pietiktu tiem 10 000? Man pietiktu ar 4000, bet es būšu priecīgs Kur arī par 10. liks atlikušos 6? Droši vien mārketingā izmantošu daļu. 150 lati, nemaz tik normāli tā cena neizklausās. Man liekas diezgan padārgi. Es nevēlos konkurēt ar masveida produktu, es vēlos piedāvāt pavisam citu nišu. Ja cilvēks lieto brilles, tā ir sejas rota, viņš nāk pie manis kā pie arhitekta mājas būvniecībā, un es uzrasēju viņam brilles, sadarbojoties ar šo te klientu. Tās brilles ir individuāli viņam, tas ir pavisam cits klases produkts. Pasaulē koka brilles maksā 900 eiro, tāpēc tā 100 latu cena viņi ir smieklīgi zema. Tev pašam arī ir koka brilles? Jā, šis ir ozols. Kāds būs tas process? Pastāsti, kā tu esi iedomājies. Tātad 29 saloni izplat tavas brilles, tev ienāk 7 pasūtījumi, katram ir kaut kas unikāls. Ko tu darīsi tiem 7 klientiem? Brauks, mērīs viņiem galvas? Jums pilnīgi taisnība. Tātad saloniem tiks piedāvāt aptuveni 10 brīļu kolekcija, kur būs piedāvāt dažādi toņi, kāņu garumi, pieņemsim 3 platumi. Proti, tas vairāk būs kā standardizēts piedāvājums salonos. Ja klients vēlas kaut ko ekskluzīvāku, proti savu kaut kādu to skici, viņš griežās pie manis pa taisno. Vai nebūs tā, ka šobrīd, ja mēs varam šo uzskatīt par mākslas darbu katru, tad savā ziņā tu esi mākslinieks, ja? Bet ja tu sāksi štampāt 100 brilles, tu vairs nebūsi mākslinieks. Es vēlos pelnīt. Ja es esmu viens un nevienam nezināms ir viens, savukārt, ja es esmu paspārnē zem liela optikas tīkla, tad ir pavisam cita lieta. Es tā uzmanīgi īstenībā apējos ar viņām. Man ir brilles mājās, jā, bet te ir tas jautājums mūžīgais, šī kustība. Es viņus testēju, es esmu fiziķis, pa pusē, un es viņus notestēju, jāsaka, gan ne laboratorijas apstākļos, viņas divreiz izturīgāks kā Eiropas standarts. Man patīk, ka tas ir tāds augsts pievienotās vērtības produkts. Te ir ritīgi. Tā ir ergonomika, tas nav vairs tev plastika. Tas tomēr ir kaut kas unikāls, tas vēl viss tas koks un viss tā tagad pasaulē valdošā ekodomāšana. Plus tas kaut kāds tur stils, hipsterīgums. Man ir bišķi bažas par to, ka pagaidām viņš tādā amatniecības līmenī, ka tas ir, ka viņš tādā arī paliks. Ko tu gribi? Tas ir čalis, kas ir uztaisījis 3 brilles. Jautājums, vai amatniecība var padarīt par tādu baigo biznesu? Var. Varbūt, ka viņam arī ir jāpaliek tādam. Kāds sajūts? Īsumā baigi labās tādā ziņā. Es, godīgi sakot, nedzirdēju nevienu negatīvu viedokli no žūrijas. Es tikai dzirdēju varbūt nepilnīgu kaut kādu izpratni par brillēm kā tādām, bet tas ir saprotams, jo cilvēkiem nebija nevienam tur brilles. Un kungs, ja nemaldos no RTU, viņš ir brīļu lietotājs, viņš man lieliski saprata to ideju, un es domāju, ka tas ir ļoti perspektīvi. Vienbalsīgi. Šis ir tas brīdis, kurā pierunāt cilvēkus darīt vairāk, vai mēs varam cerēt, ka tu izgatavotu Jānim Caunam individuālu rāmīti sacensību gaitā? Es būšu tikai priecīgs par to. Par 150 latiem es pieņemu. Mēs varam sarunāt par pozitīvu balsojumu. Labi, šo mēs droši vien raidījumā nerādīsim. Paldies! Mans vārds ir Normons Broks, un mana ideja ir pārdot pasaules kultūru vēstures mantojumu. Pareizāk sakot, gan šī mantojuma kopijas. Kā tas izpaudīsies? Pasaulē ir ļoti daudz pilsētu ar ievērojumu vēsturi, kurās ir kāds ievērības cienīgs objekts, un daudz turistu apmeklē šādus objektus. Līdz ar to, izveidojot 3D modeli ar datoru palīdzību, un pēc tam šo te modeli transformējot citā programmā un izmantojot CNC frēzi,
izgatavot šādas lietas, šādas kopijas, šādas maketiņas no masīva koka. Tie varētu būt gan plaukstas lieluma, izmēra modelīši, gan lielāki. Iespējas pavērs ļoti plašas, jo var, teiksim, gan viena gabala modelīti veidot, gan saliekams kā bērnu rotaļas vai rotaļas pieaugušiem un tam līdzīgi. Mēģim lūdzu īsāk. Tad, kas tad tas būs? Ko tu gribi ražot? Es gribu ražot modelīšus un viņus tirgot. No koka? No koka, no cieta koka. Tie ir suvenīri. Sauksim tos par suvenīriem. Okay. Nu skaidrs, nu tad toreiz sāk. Labi. Kur globāls piesitiens tam visam? Tāpēc, ka Latvijas. Bez Latvijas viduslaika pilīm konkrēti, piemēram, viduslaika pils un citi objekti ir Sidnejā tā pati opera. Jebkas, patiesībā jebkas. Bet kā tu, teiksim, viņus, esi plānojis pārdot? Tu brauc ar savu kaut kādu stendu visās vietās? Vai Nē, ideja ļoti vienkārši. Piemēram, šobrīd, kas attiecās par Gaujas Nacionālo parku, ir ļoti vienkārši vienoties ar turismu informācijas centriem un tirgot šo te produktu. Ja jūs aizbrauksiet uz Turaidas pili, jūs varbūt sagribēsiet to modelīti, tur arī viņš būs, un tur jūs viņu ir dabūsiet. Es aizbraukšu uz Sidnejas operu? Jā, tad jūs arī Sidnejas operā viņu dabūsiet. Pie ieejas nopirkšu? Jā, kāpēc ne? Cik maksās tas pils maketiņš tajā informācijas centrā? 30 eiro manā skatījumā. 30 eiro ir par ko konkrēti? Kāds izmaksas? 30 eiro varētu būt par šādu. Šī tik liela? Jā. Tāda milzīga. Kur es viņu mājas likšu? Nē, šīs mājā aizvest. Acu mirkli. Šāda lieluma objektus veidotu kā saliekamas objektus, kurus varētu, teiksim, izmantot. Jā, bet savukārt plaukstas izmēra, tas nebūtu saliekams. Tas varētu būt tikai pievienojums pamatnē. Bet kas ir jūsu profesija? Lai es saprastu, ka jūs... Arhitekts. Jautājumu man nav. Es saprotu jūs. Man arī nav, es saprotu. Paldies. Kā vērtējat savu dalību? Vispār slikti patiesībā. Tāpēc izrādās, ka ļoti grūti cilvēks pārliecināt. Tas, kas man liekas pašam ļoti skaidrs, šeit tev. Viss ir tik izplūdes, viss ir tāds, varam tā, varam šitā, vēl kaut kā. Bet redz atkal tā labā puse tajā visā, ja viņš pirmais to sāks, viņš kā pirmais, viņš varētu arī kādu brīdi tur kaut ko arī izdarīt labi. Tirgus ir, tur nekā tāda nav. Ja viņš noliks, kaut kas notiksies. Kaut kas būs. Man liekas, ka tas ir arhitekta kungam tāds labs hobijs, kur viņš ēkas var projicēt uz koka. Bet, manuprāt, ka šobrīd tas tādā tiešām hobija līmenī. Es nedaudz nepiekrītu par to hobiju, jo, ja būtu hobijs, tomēr mums būtu jau modelītis. Piedošu. Tur ir pie kā piestrādāt. Normons saņem tikai Jāņa Caunes un Andra Vaitekūna īkšķus. Ar tiem ir par maz, lai turpinātu sacensības. Tajā brīdī, kad viņš ieminējās par kaut kādu puzles tipu, tas reiz man likās, tas gan varētu būt kaut kas interesantāks. Tas arī īstenībā varētu būt tādiem pat bērniem interesanti, kad viņš neliek vienkārši puzli, kur tur ir kaut kāda bildīte vienkārši uzprintēta, bet viņš liek tādu tā kā vairāk 3D jau puzli. Andris Vaitekūns, studējis uzņēmējdarbības organizāciju un vadību. Uzņēmuma mīt līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs. Bijušais BMX braucējs. Beidzis riteņbraucēju karjeru, Andris nolēma pārvērst savu sirdslietu biznesā, atverot Rīgā riteņbraucējiem draudzīgu kafejnīcu, kas vienlaikus ir arī velodarbnīca un veikals. Guntis Jurāns žūrijas izvērtēšanai atnesis malkas kokteili. Katreiz, kad mājās iekuram kamīnu, mēs esam padomājuši par to, kādu ietekmi uz apkuras sistēmu atstās šis te kurināmais. Tā man radās ideja par īpašu malkas kokteili, kas sastāv no 3 dažādām koku sugām – bērza, priedes un alkšņa. Apkuras sistēmu saudzējošais risinājums degšanas procesā nodrošinās augstāko iespējamo siltumandevi un mazāko iespējamo kvēpa daudzumu. Un tad es gribētu vaicāt, vai jums vai labsajūtu var izmērīt? Es domāju, ka var izmērīt. Un manā gadījumā to var izmērīt malkas klēpjos. Kas te ir iepakots viens malkas klēpis, kas ļaus baudīt siltumu un tuvāko cilvēku klātbūtni pie kamīna visu vakaru. Mārketinga rullīts bija labs. Kas tur iekšā? Kas tur iekšā? Kas te ir iekšā? Šāds te iekurs. Tie skaliņi vienkārši, jā? Tieši skaliņi ar tāsīti. Un, kā jau minēja, iekšā ir dažāda koku sugu malka, bērs, priede un alksnis, kura ievietošana
šajā te malkas kokteilī ir savas tās īpašības, kuras nodrošina to, lai viņas tur būtu. Un lūdzu, kas pagali nekrāj, pie kaldes netiek. Produkts tiek pozicionēts kā īpašs malkas kokteilis, kas paredzēts kurināšanai brīvdienām un citiem īpašiem gadījumiem. Tu sāki ar to, ka tas produkts būs domāts tam, lai saudzētu kamīnu apkursu sistēmu. Kur tas saudzīgums un tas malkas dažādas? Produktam ir izvirzītas šīs te divas prasības. Augstāka siltumatdeve un mazāks skvēpa daudzums. Tas nāk no kā? No šīm te koku sugām un pareizas sagatavošanas un komplektācijas. Kur tas saudzīgums? Saudzīgums ir tajā, kad šīs te mazākais skvēpu daudzums sodrēji. Un tas rodās no kā? Tas rodās no nepareizas kurināmā sagatavošanas un viena vai kādas citas koku sugas dedzināšana, vienas konkrētas. Sajaucot kopā, mēs panākam šīs te divas prasības. Statoil arī nopērkams ir malkas klēpīts pusotra. Kā tu esi iedomājies par cenu? Cena nebūs tāda pati. Augstāka vai zemāka? Cena būs augstāka, viennozīmīgi. Cik augstāka? Ja mēs palūkojam... bez jā, cik augstāka? Cik viņi maksās? Gandrīz 2 reizes vairāk. Cik tas Divreiz vairāk? 6 lati. 6 lati par vienu kastīti. Kāpēc man jāpērk būt 2 reizes dārgāk tāda pati malka? Es joprojām neiebraucu. Šeit es vilktu to līdzību ar to, ja mēs nereti kaut ko lietojam, piemēram, dzeram vīnu. Mēs dzersim labu vīnu, vai ne? Un tādēļ arī kāpēc... Cik tev ir naudas? Es nevienmēr dzeru labu vīnu. Saki, kāpēc tev ir noēvēlēts viss šīs pagalītes? Šīs ir manas vizīta pagales. Valoda tev ir ļoti pārliecinoša, bet es nedomāju, ka gaisu pārdot tik uzkrītoši tev izdosies. Ļoti uzmanīgi, šīs ir ļoti dārgas pagales. Ļoti dārgas. Es nesen lasīju par igauņiem, kuri ļoti veiksmīgi pārdod kamīnu tieši malku Ņujorkā, tā kā Manhetenā. Pat Manhetenas pircējiem 6 lati par 6 pagalēm. Lats par puspagali ir way too much. Pie tās letes taķikās, malkas 6 lati, viens klēpis 6 lati. Jāņem, klausies, tur kaut kas noteikti ir. 50 pret 50, kad žūrijas vērtējums būs pozitīvs. Tas ir balsojums. Balsojums mums rāda to, ka neviens no žūrijas locekļiem nav pacēlis īkšķi uz augšu. Es mēdzu teikt par iedrošinājumu cilvēkiem, ka jo vairāk nē tu redzi, jo drīzāk ir jāiet tajā virzienā. Konkurence vismaz būs mazāk. Tieši tā. Guntis nesaņem nevienu žūrijas īkšķi. Raidījuma noslēgumā uzzināsim, kā Oskars Putniņš iecerējis pelnīt naudu, izdalot bezmaksas datorus. Tā kā klipa veidā. Restorāna unikalitāte. Kāpēc Agnija Ruhocka vēlas atvērt ūmeņlaika restorānu? Un kam domāti Anda Jēkabsona izgudrotie autoriepu pakavi? Ideja laba. Lai saglabātu izredzes turpināt sacensības, viņiem vajadzēs vismaz 3 žūrijas pārstāvju atbalstu. Andis Jēkabsons ir izgudrojis autoriepu pakavus, ar kuru palīdzību automašīnas viegli varēšot izkļūt no kupenām un izbraukt grūti izbraucamus ceļus. Palīgi ierīces uzdevums ir nodrošināt augstāk berzes to momentu, kad viņš saskarās ar zemi nekā riepa pati, jo tajā brīdī, kad pakavs atdurās pret pamatu un dod iespēju pārvietoties uz priekštransporta līdzekļiem. Kā viņš stiprinās un cik vienkārši viņu uzlikt noņemt? Šo modelīti es uzmontēju, pats, protams, to var izdarīt ātrāk, jo es esmu tajā idejā iekšā, bet es viņu uzmontēju minūšu laikā. Tev jau ir prototips gatavs? Šis ir prototips, bet viņš nav praktiski pielietojums, jo... Tev ir fiziski uztaisīts? Viņš ir uztaisīts, viņš ir izstrādāts, bet viņš nav, šis prototips nebūs. Viņš nav gala produkts. Šī palīga ierīce ir vairāk pozicionēja viņu tādā ziņā, kad viņai ir paredzēta tieši tad, kad tas ir nepieciešams. Tieši tas, nevis braukt tāls gabals. Nevis tā vienkārši, kad mēs uzliekam un braucam kaut kur uz darbu vai kur, bet tieši tajā brīdī, kad mums
mēs pēkšņi iegrimstam vai kā tam līdzīgi, vai mēs braucam no pilsētas uz laukiem un skatāmies, mūsu ceļš ir aizsnīts ciet. Nu, es kā sieviete varēšu uzlikt tajā kupenā to iekārtu un mierīgi izbraukt ārā, nu, teiksim, negaidot, nestapējot uz ceļa vīriešu, kas man palīdzēs vilks, stums un cits viss aktivitātes. Principā ir tā, ka spēks nebūs liels jāpieliek un viņa būs vienkārša. Tur nebūs nekas jāskroja, bet mēs izņemam no bagāžnieka ārā, atlocam pakavus, pieejam pie rikteni, uzmaucam viņu virsū. Nu, viņš plānojas, ka būs uz gumijām. Viņš vilksies klāt pie ritena ar gumijām. Cik maksās komplektiņš? Komplektiņš no 50 līdz 60 latiem. Nav pa lētu. Es domāju, kas tur pa materiāliem tad ir, tas maksā? Plasmas. Nē, tās ķepiņas. Ķepiņas pakavi, nu viņi būs plasmas un iekšā radzes. Ko tu ikdienā dari? Kāda tev pieredze? Es strādāju autotransporta uzņēmumā. Es nezinu, ideja nav slikta. Jā, nē, nu. Tas, kas man dara bažīgi, tās visas tās ķēdes, ko es savā mūžā esmu redzējis, kāds divas. Viņām visu šausmīgi grūti uzlikt. Un tam ir viens iemesls, lai viņas nekrist nost. Jā, bet šeit nav nepieciešams tik fundamentāli viņas uzlikt. Jā, jo viņām nav paredzēts braukt. Mēs gribam redzēt, kā šis produkts attīstās. Es gribētu redzēt, bet tikai tāpēc, ka Rīga ir piesniegusi. Viņš ir īstajā laikā īstenībā nāka produktu. Es nobalsošu. Par piesnieguši Rīgu. Starp skeptiķiem patiesībā izrādās ir veseli 4, kuri ir gatavi tevi atbalstīt. Vienīgais, kurš atturējās, bija Jānis Caune. Man likās, ka tīri tehniski, bet tas man tikai likās, jo viņš to nemācīja pastāstīt, viņš nebija papūlējies to pat pamēģināt. Man liekas, ka tīri tehniski tā konstrukcija vienkārši nestrādā, jo tas, kas man lika aizdomāties, kāpēc nē, jo šī problēma, tātad, laikam, tad, kad mēs apspriedām to jautājumu, jau pacēlās, ka tāda problēma pastāv kopš mašīnas ir. Tajā reģionā, kur ir sniegs. Ja, un vai tiešām par pēdējiem jau 120 vai cik gadiem neviens nebūtu izdomājis, kā izbraukt no kupenām, kā tikai uzliekot ķēdes. Jānis Caune, Rīgas Tehniskās universitātes docents, 6 uzņēmumu īpašnieks un līdzīpašnieks. Jāņa uzņēmumi darbojas informācijas tehnoloģiju, poligrāfijas un biznesa konsultāciju un citās jomās. Jau vidusskolas pēdējā klasē sapratis, ka viņa stihija būs uzņēmumu vadīšana. Man sauc Agnija. Un mans sapnis, ko vēlos realizēt ar savu komandu, ir atvērt Ulmaņlaika varieté restorānu. Mūsu mērķis ir atdzīvināt 20. gadsimta 30. gadu Rīgas kultūras dzīvi. Mūziku, mākslu, modi, labo toni, likt ik katram apmeklētājam atgriezties sarkara perioda Latvijā, uzburt ainu, kā bija toreiz, un celt nacionālo pašapziņu mūsu apmeklētājos. Mūsu restorāna atmosfēra būs raksturīga ar eleganci un jāstru noskaņu. Un mēs, protams, izcelsimies ar teatrāliem un muzikāliem uzvedumiem, kas atdzīvinās tādas mūzikas leģendas kā Maris Vētru, Pauls Saks, Brāļus Zomerus un citus dažādos tā laika populārākajos mūzikas stilos. Ļoti pavelcies uz to Ulmaņlaika pasākumu. Kāpēc man uz to būtu jāiet? Tikai tāpēc, kad paskatīties, kā tas bija vēsturē, kaut kādu autentiskumu? Mēs būtu raksturīgi ar šo ēdienkarti, ka, teiksim, ēdieni ir izlasīti no 30. gadu pavāra grāmatām. Cik liels būs tas restorāns? Restorāns varētu būt ar ietilpību no kādiem 40-50 cilvēkiem. Tas maz, tas ir liels restorāns. Tur virtuvē 10,000 būs maz. Problēma priekš tā restorāna ir tāda, ka tiem cilvēkiem vairākumā gadījumā ir interesanti tikai vienu reizi. Tu aizēji, tu nobaudi to kaut ko. Un arī Rīgā ir daudz piemēru, kad tiek atvērti dažādi tur, tādi pilnīgi traki koncepti, bet viņi pēc 2-3 mēnešiem pazūd. Jo tieši tā arī ir, kad cilvēki aiziet vienreiz, pamēģina, jā, ir forši, jā, ir jautri, jā, ir interesanti, viņi to izbauda. Kas būs tas, kāpēc, lai es, lai Jānis iet pie tevis
vairāk kā vienu reizi. Nedēļu nogalēs mums būs paredzētas īpašas programmas, kur uzstāsies Latvijā pazīstami mūziķi un atdzīvinās šo 30. gadu to auru, atdzīvinās manus jau iepriekš minētos māksliniekus. Bet tā aura visu laiku būs viena un tā pati tad. Jūs esat uzmetuši apmēram, cik jums ir vakarā jāapkalpo cilvēki, lai jūs būtu rentabli? Nav rēķināts, jā? Nav, tā arī saka, ka nav. Viss, pagaidām ir idejas stāvoklī. Jā, jo mēs jau sākam, kā jau minēju, no nulles. Mana kolēģi un es, mēs neesam speciālistas restorānu biznesā un arī ēdināšanā. Mēs darbojamies pavisam citās nozerēs. Ko tu dari ikdienā? Kas ir tavs, teiksim, kur tu zināšanas esi iegūst? Lai varētu apmēram saprast, ko tu no tā restorāna varētu. Es esmu studente un es studēju vēsturi. Bet cepuri nost, kā viņa tomēr bija saģērbusies. Tas ir. Bet es restorānu, ar šādām zināšanām restorānam es neticu tiešām. Nē, tas nav iespējams. Diemžēl firmas noslēpuma žūrija nepalīdz Agnijai īstenot sapni par Ūmaņa laika restorānu. Diemžēl balsojums šoreiz ir tukšā. Jau pēc pirmajiem jautājumiem tomēr bija skaidrs, ka meitenes īsti tādā biznesa plāna aprēķina sadaļā vēl nav iegājušas. Lai meitene labāk šo naudiņu, ko viņi atstās īslaicīgā restorānā, pataupa saviem bērniem. Esmu Oskars Putniņš un vēlos jums pastāstīt par savu biznesa ideju. Tātad es vēlos pelnīt naudu ar to, ka vēlos cilvēkiem izdalīt pilnīgi pavelti sevis modificētus planšetdators. Tātad šis rīks, par ko es runāju, principā būs modificēts tādā ziņā, ka viņš sastāvēs no 2 autonomām sistēmām. Tad, ja mēs iedomājamies parastu planšetdatoru, tad šim te manam rīkam būs 2 ekrāni, kas būs fiziski atdalīti. Viens no ekrāniem, kas aizņems apmēram 85 virsmas procentus, tātad būs domāts ikdienas lietošanai datoru, tātad internets, spēles, internets surfošanas spēles, tātad filmu skatīšanās, tur Excels dokumenti, ko viens cits kāro. Savukārt apakšējais ekrāns, kas aizņems apmēram 15%, būs domāts nemitīgai reklāma apritei. Tātad tas nozīmē, ka ienākumi no šī te apakšējā laukuma, varētu teikt, banneru laukuma, principā seks visi datora izmaksas. Un tad šis te pirmais, kas ir prototipa tīkls, tiek plānots Latvijā, ir apmēram 200,000 vienības. Tas ir tas, ko mēs vēlamies izdalīt Latvijā pa veltu. Es esmu arī Londonā uzstājies un, teiksim, ar investīciju fondiem mēs šobrīd pārunājam un ar investoriem. Cik maksās uzražot tādu vienu? Apmēram $100. Nevis apmēram, bet diezgan precīzi $100 būs pašizmaksas. Bet jūs paši pilnībā taisīsiet, jā, jūs neko tur... Šobrīd mēs strādājam pie operētāja sistēmas, jo tur ir vajadzīgs 2 operētāja sistēmas, kas tad kontrolēs gan augšējo datoru, gan apakšējo datoru. Apakšējā būs integrēta simkarti, iebūvēta iekšā, tātad, kas nodrošinās nemitīgu reklāmu apriti. Izdalot planšetdatoru, iedodot cilvēkam pa veltu ar eksistējošām veikala ķēdēm. Viņš vienkārši paņem un, principā, pazūd no mūsu dzīves, tā varētu teikt. Viņam nav jāmaksā nekādas maksas. Kurš viņi maksā, bet es palaidu garām? Tātad vēlreiz izdala 200,000 dators, un tad veidojās tāds nosacīti, mēs viņu varētu nosaukt par mēdīju. Tad tīkls. Ir sistēma, kas kontrolē visu šo tīklu, vienoto tīklu, visu 200,000 kontrolē vienotu sistēmu. Un viņai ir šī saskarne, kas ir portāls. Tad, ja es vēlos, piemēram, izvietot savu reklāmu šajā tīklā, mēdījā, šos 200,000, tad es apmeklēju šo portālu, augšu plādēju banneru, HTML failu, viņas sajūgu kopā un aizsūtu uzreiz minūtes laikā savu reklāmu uz visu šo te mēdīju. Lai tu kaut vai pirmo reizi aiziet pie Evas, tev viņš faktiski ir jāpaņem līdzi, tātad ir jābūt gatavai tai operērai un gatavam vienam vērķim, ko parādīt. Cik tev tur jāiegulda ir, lai tu līdz tam pirmajam tiktu? Šobrīd vizuāls prototips man ir. Iet runa uzreiz pa sistēmu, kaut vai uz 20 gabu, kas strādā, tad tur iet apmēram jau 200,000 vajadzīgi ir. Īsāk sakot, lai tu parādītu pirmo vērķi, tev vajag 200,000. Bet lai varētu tīkli jau strādājošu. Labi. Tātad 200,000 ir vajadzīgi. Jā, tieši tā. Ko mēs ar saviem 10 varam palīdzēt? Ko jūs saviem 10 parādāt? Nē, kāpēc? Tas ir publicitāte. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc esmu šeit. Otrkārt, lai mēs, kā jūs sakiet, varētu iet runāt ar investoriem, kuriem jau šobrīd ir diezgan daudziem pārunas. Mums ir vajadzīgs prezentācija materiāli. Mums ir vajadzīgs braukt šobrīd, teiksim, uz to pašu Silīciju ielai. Nenormāli traks žeks.
Nē, nu, Bet pozitīvi. Tā ideja baigi trakā. Un, grūti, tur ir baigi daudz nezināmie. Ja mēs viņu aizliežam tālāk, tad es gribētu nākamajās kārtās dzirdēt tāds konkrēts soļus izmērāms, ko 10 000 viņš izdarīs, lai tiešām viņš viņus neizmest vienkārši jo tā vējā. pile tur ir tāda maziņa diezgan. Viņš ir no cita plauktiņa šajā raidījumā. Viņš liekas no cita svaru kategorija. Cita svaru kategorija pilnībā. Nobija diezgan sīvi. Kā tev pašam šķiet? Višķi jāpacīnās, jā. Un par trakumu iedodam. Mēs redzēsim ekrāns vai nē? Jā vai nē? Jā, es domāju, ka jā, protams. Super, paldies. Cerības turpināt cīņu par 10 000 latiem šovakar saglabā. Kristians Līcis ar ideju Velosargs, topošais koka briļu ražotājs Antons Stepanovs, autoriepu pakavu idejas autors Andis Jēkabsons un Oskars Putniņš, kurš plāno pelnīt naudu, izdalot 200 000 bezmaksas datoru. Nākamajos 2 raidījumos uzklausīsim vēl 20 biznesa idejas, un tad žūrija pieņems galīgo lēmumu par to, kuri 9 biznesa ideju autori turpinās mūsu sacensības. Tikai viens no viņiem saņems galveno balvu 10 000 latu, ko nodrošina SEB banka. Sacensību dalībnieki saņems arī citas vērtīgas balvas, ko sarūpējuši Rīgas Tehniskā universitāte un laikraksts Dienas bizness. Uz tikšanos!